Slavu un pateicību varenajam Dievam, kā atkal varam būt kopā raidījumā Laika zīmes, pie mikrofona Tālvalds Stalbergs, un es patiešām šos vārdus saku no sirds. Slava Dievam, ka varam būt kopā, un tā ir patiešām Dieva žēlastība. Paldies jums visiem par aizlūgšanām, paldies, brāļi, arī jums par aizlūgšanām un ieinteresētību par jūsu telefonu zvaniem. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un kā jau sacīju vakardien, interesanti redz piedzīvot to, ja tas kungs atļaus, tad mēs tiksimies. Un tas ir tāds viens moments, un tā kunga prāts bija savādāks, un vajadzēja palikt mājās. Bet slavu Dievam, cik labi, ka varam visu uzticēt viņam, un protams, ar vēl lielāku prieku to saku vienmēr, ja tas kungs mums to atļauj. Un šodien tas kungs mums ir atļaus, mēs varam būt kopā un turpināsim lasīt Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļu. Sveicinu studijā Latvijas Vasarsvētku draužu apvienības goda bīskapu Jānu Ozolinkeviču. Veicināt. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināt. 7. dienas adventistu Latvijas draužu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināt. Un Latvijas Baptistu draužu savienības bīskapu vietnieku Edgaru Godiņu. Labdien! Ceram, ka arī nākošajā reizē mēs varēsim tikties arī ar Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņu prāvestu un Rīgas Svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa, sākot ar 27. pantu. Bet jums, saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētījiet tos, kas jūs nolāda. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Kas tev sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru. Kas ņem tavu apmetni, tam neliedz arī savus svārkus. Katram lūdzējam dod un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki dara to pašu. Un ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki grēciniekiem aizdod, lai to atdabūtu. Bet mīliet savus ienaidniekus, un dariet labu, un aizdodiet atmaksu negaidīdami. Un tad jūsu alga būs liela, un jūs būsiet visaugstākā bērni. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs. Lūkas evaņģēlijas. Un šeit mēs saprotam un lasam šos vārdus. Nav sacījis neviens cits, kā mūsu kungs Jēzus Kristus saviem klausītājiem, tad saviem vistuvākajiem. Jaunajā tulkojumā ir sacījis, bet jums, kas mani dzirdat, es saku. Līdz šai dienai mēs dzirdam. Jāni, tev ir vislielākā dzīves pieredze. Tu dzirdi šos te vārdus? Tie ir ne tikai jādzird, bet tie jācenšas pildīt. Jo Jēzus tos teica. Es saprotu, jā. Es tev to ļoti labi saprotu, brāl, bet tu nejūti caur tur kaut kādu arī tomēr netaisnību? Redzi, kāda netaisnība. Mani vēl neviens krustā nav sitis, bet Jēzu sita krustā. Un viņš piesist krustā lūdza par tiem, kas viņu sita krustā, tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko viņi dara. Tātad
Jēzus mums parādīja skaistu un brīnišķīgu piemēru. Jā, protams, Jēzus, jā, par Jēzu mēs nerunājam. Viņš ir nācis un to darījis. Bet šeit, labi, svētījiet tos, es vēl varētu. Es vēl varu svētīt to, kas jūs nolāda. Jo es zinu to, ka... Es zinu, ka es ar to nevaru, un es tā varētu teikt tā. Es šaubos, vai kāds no šeit klātesošiem to var. Bet ir kāda īpaša lieta. Tad, kad cilvēks saņem svētā gara svaidījumu, un viņš ir pilns ar svēto garu, tad viņš to var. Tad ar viņu ir savādāk. Ar saviem spēkiem tas nav iespējams. Ar saviem spēkiem var ar sakostiem zobiem to mēģināt darīt, bet tikai tad, kad tu jūti, ka Dieva gars tevi piepilda, jo Dieva gars izlej mūsu sirdīs mīlestību. Un tad, kad mūsu sirdīs izliet šī mīlestība, tad mēs varam mīlēt savus ienaidniekus. Ienaidnieku ir daudz un dažādi. Dažreiz vislabākie draugi kļūst par ienaidniekiem un visā dzīvē gadās, bet vienu es zinu, ka tad, ja šo te var piepildīt, tas nes brīnišķīgus augļus. Jā, Viestur, tev ir šo raksturvietu. Šī ir tāda interesanta raksturvieta. Manuprāt, par to ir daudz cilvēki visādās galējībās krīt. Daži smējās, kas tā kristietība, jūs jau neko, jūs jau tādi. Jums visu var paņemt, jūs jau nedrīkstat nekam pretī stāties, citi pārprot to. Es skatos, Jēzus arī uzrunāja, tu teici, tie jaunajā ir, kas dzirdat, vai kā? Jā, tur. Komentārā saka, ka tas, acīm redzot, varētu būt arī izejot no tām formām, ka Jēzus tieši griežās pie tiem, ne tikai kas vispār klausās, bet pie tiem, kas jau ņem vērā to, ko viņš saka, jo tas ir vairāk tāds pagrieziena punkts, ir turpinājums griezt nedaudz no tām ārējām izpausmēm, manuprāt, uz tā garīgo, un šeit parādās tā rūpe par cilvēkiem, jo bīskaps jau Jānis arī sacīja, pieminēja sākotnēji Jēzus to lielo upuru un žēlastību. Jā, Dievs nāk ar rūpi pret visiem cilvēkiem. Un mums bet tas ir, es piekrītu, tas ir ļoti sarežģīts un labi, es varētu ieiet tanī lūdziet par tiem, kas, labi, es noņem malā pielūdzu, lai tad Dievs dod viņu apstādina vai apklusina vai noņem no distances, visu, ko var lūgt, vai ne? Jeb lūgt svētību jau grūtāk būt jau par tiem, kas tev vienīst, kas tev dara ļaunu, parādīt šo te agapitam, parādīt mīlestību. Manuprāt, tur ir vajadzīga šī te pilnīgā, kā jau bīskaps sacīja, arī svētā gara tas pieskāriens tev, jo dabīgām cilvēkam tas nav iespējams. Te mēs varam arī runāt par to, neko darīt ar to, kas tev norauj to mēteli, jeb atņem tev, acīm redzot tavu apmetni, skriet pakaļ, žēloties, sist, vai komentētāji arī saka, varbūt arī tas nav svarīgākais par to sitienu vaigā, vai tas bija, vai tur ir domāts rituālā iepļaukāšana, kas bija sinagogā, kur kādi herētiķi publiski iepļaukāja, vai tad sacīt, labi, jūs uzskatāt, ka mums herēzes te dod otru. Ja tas ir vispār princips neizraisīt ļaunumu, ja tev iesit kāds, grib uzbrukt un tev sit, neej pretī. Un te, es saku, miesīgais cilvēks darīs ko? Saprot, neej pretī, bet piedodiet. Es šodien jautāšu skarbus jautājumus. Es jau raidījumu sākumā teicu pirms aizkadra. Brīdinājumā. Tas nav aizdusmām. Es to visu saprotu. Nē, mēs jau esam iebaidīgi. Nē, tās. Bet, brāl, tad kas notiek? Es tavā namā varu ieiet un ņemt, ko es gribu. Es tūlīt aizbraukšu pie tevis un ņemšu, kas man patīk, kas man acīm patīk. Un tu vēl aizlūdz par mani, lai man labi klājās. Es aizlūdzu, lai tu paņem to, kas man liekas. Nē, es nedomāju, ka Jēzus iet uz šo te principu, ka tagad tu aizēji. Nē, tā būtu droši vien, tad mums jāsāk. Es neesmu arī tā momentā tagad, tu nāc ar to, tu ies iekšā.
šeit parādās arī. Aizstāvēs. Es aizstāvēšu, jā. Pareizi. Bet šeit arī nav nekur teiks, ka tev nav jāaizstāv, jāiet malā. Pats Jēzus arī, kad viņam sit, viņš sacīja, kāpēc tu man sit, kāds iemesls paskaidro, kāpēc tu man sit tad, kad viņu sagūstīja. Viņš nebija, nestāvēja mierīgi. Varēja pateikt, nekur arī nav, mēs jau esam runājuši. Ja tu aizskars man ģimeni vai pret kādu vājāko, es iestāšos par viņu. Šeit es redzētu, ka Jēzus runā, ka neizraisīt no savas puses lieku varbūt agresiju. Es to formulētu tā, vai ne? Jo mana dabīgā reakcija, ja man kāds sit, tad ir sist pretī, un tas izraisa nākamo atbildes reakciju, un kur mēs nonākam. Es varētu tā domāt, traktēt. Tas, ko tu sacīji, ka Jēzus saka, ej un paņem ko, un es stāvēšu, atvēršu vēl durus un teikšu, man tur ir, vai ne, vēl paklājiņš tā istabā. Es to neredzu. Kur ir tā robeža? Kur ir tas, cik tālu es paklausu? Es to robežu redzētu arī tanī tekstā, un kas ir viens no arī šodien to vadītājiem māca reizēm dažās vietās. Jēzus saka, to, kas tev nepatīk, kas tev sāpina, to centies nedarīt otram. To, kas tev iepriecina, dari to otram. Es te redzētu to šķirtni. Es domāju, ka arī neviens nav, ir cilvēki, kas ir brutāli, uz kuriem neiedarbojas, bet arī tā atbildes reakcija uz to, ja tu neatbildi ļaunumam momentāli ar ļaunumu, ka viņa var arī būt kāds pārmaiņu punkts tam cilvēkam, kurš ir agresīvs. Es pietaupīšu nākošo jautājumu, Braļam. Tu jau trāpīji vienu. Jā. Ienaidnieku mīlestība. Tā tiešām ir kāda prasība, kur iet pāri mūsu cilvēku dabīgajām spējām. Un tā varētu tiešām domāt Jēzu, kādēļ tu nonāc līdz galējībām. Un tomēr, ja tā mēs zinām, ka Jēzus nerunā tukšs, tad ir jāmeklē kaut kāds kas tad tur ir apakšā aiz visa. Un šķiet, ka Jēzus ir mēģinājis jebkuras mūsu dzīves jomas izgaismot ar savu mācību. Un arī tā joma tomēr ir viena aktualitāte pret cilvēkiem, kas man dara pāri, pret ļaunumu, kas uzbrūk, pret to, kā tas nāk uz mani virsū. Un tas varētu būt tas jautājums, kā vispār ļaunumu pasaulē var apturēt. Jo līdz tam tas un arī vēl šodien liekas, ka tas labākais, kā var apturēt ļaunumu, ir atriebība. Atriebība vienmēr ir lielāka par nodarījumu. Vienmēr, un tā ir viena sniega pika, kas veļās ar vien lielāku, un tā ļaunumu apturēt nevar. Kā var apturēt ļaunumu? Un ja kristieši ir zemes sāls, tad viņiem ir kaut kā drusku arī jāzina, kā var apturēt ļaunumu. Un šķiet, ka šeit par to ir runa, un tas tiešām var sacīt, ka ienaidnieku mīlestība ir kristiešu mīlestības lielākais eksāmens. Un uz to ir jāiet. Un man liekas, tur ir arī kaut kāda tāda maza tāda solīša, kā to var pašķirt un redzēt. Un tas viens droši vien, tas, ko nolasītajā tekstā beigu panti parāda, Dieva redzējums uz cilvēku. Un tajā Jēzus grib mūs arī ievest un pirmkārt nošķirt nost. Pirmais, ko mēs ieraugam, ir ļaunums, kas nāk. Otrs ir cilvēks, kurš to īsteno. Reti, kad ierauga to otro, ka viņš ir cilvēks, ka viņam ir viņa dzīve, viņa jūt pasauli, viņa dvēseli, viņa meklējumi. Tam, kas ļaundara. Jā. Un Dievs arī to darītāju ierauga. Mēs tik to ļaunumu ieraugam. Un tas ir tas pirmais, man šķiet, kur varētu šķirt nost un sacīt, ierauga arī darītāji. Un tad jau ir kaut kas vieglāk. Kas tad ir vieglāk? Tad ir vieglāk var redzēt, ka tad var zināt, viņš ir viens cilvēks, kurš varbūt šobrīd ir ļoti sadusmojies,
varbūt viņam ir kādas ļoti grūts dzīves posms. Nabadzīgs. Un tomēr... Un bērns apzogās, un es te nu pat noklausījos vienu vaiprātīgu lekciju, ko kristieši saka. Bērns apzogās, un tad tev vajag paskatīties un sev pajautāt. Nu, bērniņ, ko tu gribi man sacīt ar šo te savu rīcību, kad tu apzogies? Biedošana. Nē, tai virzienā. Vāks kaut kāds. Šī virzienā, kur mēs ejam. Tas ir humānisms, tas ir totālās, tādas gļēvulības vārda tiešā nozīmē. Es par tevi nerunāju. Es tevi saprotu. Es redzu savādāk. Tu nepateici līdz galam. Es redzu, kā pavadā šis cilvēks staigā. Ja viņš paņem kaut ko zog, tad viņš var būt entās reizes apšļacīts un kristīts nezinu kurās baznīcās bērnībā. Bet redz, kur viņš taisa noziedzīga rīcība. Tad viņš vairs neiet Dievu garu vadībā, bet viņš iet Sātana vadībā. Tad runājam atklāt valodu. Redz, kur mēs kā Dievu bērni mums ir jāredz, kā vadībā tas cilvēks kaut ko dara. Jā, bet pirms tam varētu arī skatīties, jānošķir nost, viens ir nodarījums. Un nav tā, ka būtu akli jāpakļaujās visam ļaunumam, kas virsū nāk. Noteikti nē. Nu, tad ne visur šis vārds ir piepildāms? Ir piepildāms. Tomēr tā ir savādāk attieksme, kā mēs iesim, ja mums ir arī ar otru aci mēs redzam to cilvēku. Redzam, viņš ir cilvēks. Dievs viņu mīl. Kā tagad šajā nodarījumā es viņam turēšos pretī, bet paturēšu visu laiku to, kāpēc Dievs ir savedis man ar viņu kopā. Un man ir arī kādas mācības stundas dzīvē bijušas šai virzienā. Es bišķi arī ar pieredzi runāju, bet tas tomēr ir ļoti svarīgi. Nošķirt pirmkārt nost un tad turēties pret to nodarījumu, lai viņš neapgrēkojas vēl vairāk. Jo, ja viņš zaks ar vien vairāk, viņš sakraus ar vien vairāk sev grēkus virsū. Bet ja tu atļauj viņam zakt? Jā, bet tad jau ir tā rūpe. Es domāju par tevi kā par cilvēku. Nevis tikai es gribu sargāt savu mānu. Redz, kur bija misionārs, kas no Amerikas bija atbraucis. Jā. Gadus atpakaļ. Zini to traģisko stāstu? Zinu. Jā. Un viņš nāca pret šo faktiski noziedznieku. Jā. Nu, un beigās tik ilgi, kamēr tas noziedznieks turpat uz vietas viņu riebīgā veidā dzīvoklī nogalināja. Nu, mēs nevaram vispārināt, jo cik daudz noziedznieku tādā veidā ir kļuvuši par Es saprotu, jā, bet vai tur nevajadzēja jau iepriekš būt vaļējām acīm, piedod man, novilkt līniju? Pagaidi, ja tu, tad tas nākošais jautājums. Nu, tas ir tas, ko es jautāju. Godāt, redz, kur viens tur atver durvis, Edgar atver durvis, es iešu iekšā paņemšu. Nu. Redz, tās vaļējās acis visā šajā tekstā es saskatu arī par aizņemšanos, arī par visu tādu. Rūpes par cilvēku primāri. Nevis tik daudz rūpes par to, ko viņš tagad man nodarīs. Protams, tas ir sāpīgi, kad nodara. Ļoti sāpīgi. Bet ja visa koncentrēšanās ir tikai man izdarīja pāri, es esmu upuris un es rūpēšos, lai es tieku rehabilitēts kaut kādā veidā. Tā ir viena gaita. Cita gaita ir tā, ja mēs druscīt iekožam sev mēlē un sakam, bet pagaidi, bet tas ir viens cilvēks, kuru arī Dievs mīl, kā šī situācijā izturēties pret cilvēku. Bet tad sots nav vajadzīgs? Tas nekur nav rakstīts, ka nav vajadzīgs. Kas tad viņam dos? Dievs ir taisnība un taisnība atnes sodu, bet šī situācijā tiek iesaistīts Dievs. Ja tā mēs redzam, tad mēs piesaistam Dievu ar viņa realitāti un jau veidojās viens notikums, kurā kaut kas mainīsies. Protams, es tam piekrītu, jā, bet... Nepavēlt šeit ir rakstīts aizlūdziet, svētiet. Tas nav tikai tā, pārmet krustu, lai tev veicās tavā zādzībā atrast labu dzīvokli. Bet tas ir tiešām atnest viņu Dieva tuvumā un sacīt, Dievs,
tu pieveri šo cilvēku dīvainā veidā. Nu, tad, kad tu sacīji, ka tev ir reāli jau kaut kāds notikums ir bijis. Labi, tev tagad ir kaut kas nozagts. Jā. Nu, un tā tavu lūkšanu, tu vari atklāt. Jā, protams, pirmais brīdis, kad ieiet mājā, ir ļoti šokējošs, bet pēc tam tad visu drusku norimstot, es ilgāku laiku lūdzu par to cilvēku vai cilvēkiem, kur atkārtot apzag. Es nezinu, kas ar viņiem notika, nezinu, bet viņi bija manā aizlūkšanā. Es lūdzu Dievs, tu redz tos cilvēkus, viņi nelaimīgi. Nu, un tu policiju nesauc? Sauc. Nu, kāpēc tu sauc policiju? Tādēļ, lai apturētu šos cilvēkus viņu rīcībā. Nu, bet tev sāk atdod to mantu. Nu, un miers. Nu, un pareizi tu darīji pēc Dieva vārda, tu aizlūdzu. Viss punkts. Tā nebija tāda tikai, tad miers ar viņiem pazaudēts ir pazaudēts, bet tā bija tajā laikā tiešām Dievs glāb tos cilvēkus. Protams, glāb. Man likās, ka tas priekš manis bija liels notikums, un vēl arī citreiz kādā autoavārijā un vēl citur, kur atlaist viņus un pateikt, Dievs, ja tu viņus atved pie manis ticīgi cilvēku, tad varbūt neviens nekad par viņiem nav Dievu lūdzis. Droši vien ne. Tikai lāstus izteicis. Un ja viņi sastopās ar kādu ticīgu cilvēku, kurš var viņu dzīvē ielikt kādu lūkšanu, man liekas, ka tā ir vērtība viņiem. Bet tad saka man, kāpēc tu izsauc policiju un kāpēc tu nodevi to lietu krimināla vajāšanai, nosauksim tā? Jā. Kāpēc? Vienā citā zādzībā, piemēram, vēlāk man prasīja, ko mēs ar to jūrnieku darīsim, to puiku. Un es ar viņu parunāju, es teicu, zinu ko, es laidīšu tev no savas puses brīvībā, bet nedara tā vairs. Nē, tad tu nesauc policiju. Nē, es saucu policiju. Viņš sēdēja policijā, kad es aizgāju. Okay. Bet viņam ir jāzina, ka ir likumi, ir kārtība, bet viņam ir jāzina, ka ir kaut kas vairāk nekā tikai atriebība. Nē, protams. Labi. Es gribētu piebilst šajā lietā. Ir mums tā mīlestība, ko mēs pārprotam. Cilvēki domā, ka tad, kad cilvēks izdara pārkāpumu, to vajag noslēpt, jo es viņu mīlu. Bībele tā nemāca. Bībele māca sekojošo. Mīlestība apkrāja grēku pulku, un to citē vaigu labi. Mīlestība apkrāja grēku pulku, bet Jēkabs saka, ja kāds atgriež viņu no viņa grēkiem, tas ir apklājis grēku pulku. Te patiesība ir tā, kad mīlestība ir nepareiza tad, ka mēs ļaujam cilvēkam darīt, un lai tik dara, nevienam neteiksim. Tā nav mīlestība, tas ir naids pret cilvēku. Mīlestība ir tā, ja mēs šo cilvēku apturam, ja mēs viņam pasākam, ka tas ir nepareizi, ka tas ir grēks, tad un brīdinām, ka par to gaida sots. Tas nav tik vienkārši, bet daudzi cilvēki šodien saka, jā, tikai neko nesaki. Teiksim, man kundze brauc autobusā un redz, ka viens zēns bāž vienai kundzei roku kabatā, kur viņai naudas maks. Viņa saka, ko jūs dariet? Tas paliek dusmīgs. Ko jūs iedomājaties, jūs man traucējat? Visi autobusā, kā jūs tā? Viņš šeit varēja jums uzbrukt, sēž vīrieši un sievietes. Ja mēs apturam cilvēku grēka ceļā, un viņš zina to, ka viņš tiks noķerts, tad viņš sāk domāt par šīm lietām. Pareizi. Tā ir patiesa mīlestība. Tā nav mīlestība, ka es skatos, kad es stāvu rindā un cilvēks otram no priekšējās somas velk naudas maku vai kādu mantu vai mobilo telefonu, un tu klusi aizspied muti, lai nav jāsmējās, kā tu apzaks. Tas nav pareizi. Pareizi tas, paņem viņa aiz rokas un saka, cienītais, jeb cienītā, tas nav pareizi, ko tu dari. Tā ir mīlestība. Jā, lūdzu, Sandri, tautas domas. Par to paņemšanu un atdošanu. Tas, laikam, kaut kādā Latīņa Amerikas baznīcā, neteikšu, kurā konfesijā, bet bija tāds uzraksts uz baznīcas,
tie, kas no mums ir paņēmuši gaisa kondensatorus, variet tos paturēt, jo vietā, kur jūs nokļūsiet, būs ļoti karsti. Protams, manuprāt, darot ļaunu, cilvēks patiešām jau rauš ogles kvēlojošas. Bet, varbūt tā liksies, ka es atbildu izvairīgi, bet es no formas gribu nonākt pie satura, ja tā drīkst. Dažreiz varbūt, to svēto vietu mēs saprotam labāk, ja mēs tā paskatāmies kontekstā. Un mums ir mazliet jāredz, Jēzus ir uzkāpis kalnā, viņš ir lūdzies visu nakti. Un pēc tam viņš izvēl mācekļus. Un viņš ar šiem mācekļiem iet lejā. Tā to Lūkas attēlo šo vietu. Un daudzi cilvēki spiežas klāt, tiek dziedināti, nes ļaunā gara apsēstos. Un tad Jēzus pasludina svētību principus, un tie ir ļoti būtiski. Mateja evaņģēlijā tie ir 8, šeit mēs runājam 4, mēs par tiem runājam iepriekšās reizes, 4 svētības, 4 lāsti, jeb bēda. Un tad, lai šos principus īstenotu, ir kaut kādi svarīgi norādījumi, kā tad mēs varam iet to svētību ceļu. Un, ja tā var teikt, tās ir svētīgas dzīmes, svētlaimes receptes, bez kurām mēs nevaram iet svētību loģikā, jo mēs jau diezgan daudz diskutējam, mēs sakam, vai tad mums jābūt tur nabagiem, nožēlojumiem, izsaukušiem, vai tad mums jābūt visu vajātiem, bet, lai saprastu šīs svētības, tagad mēs esam pie šiem principiem, kas ļoti būtiski, un tiešām tā ļoti būtiska svēto rakstu vieta. Es kaut kur lasīju, kad Luters, piemēram, zinās svētības no galvas, ka tās viņš uzskatīja, kā, var teikt, visas Jēzus vēsts rezumē viņa sprediķus, un redzam, kā arī Lūkas evaņģēlijā, tad šīs svētības, šie principi tiek pateikti. Ja mēs pēc formas skatītos uz tālāk, ir pagānu loģika, kas tāpat mīl, aizdot, kārto savas lietas, un Dieva bērnu loģika. Tad ir arī jūdu likuma loģika, bet Jēzus nav nācis, lai tikai piepildītu likumu, viņš arī dot jaunu likumu, jo, ja ne, tad mums ir jāpaliek vecā derībā. Un šis ir mīlestības likums, kas cilvēkam, ja tā var teikt, prasa iet pret veselo saprātu, būt vairāk ticībā, un patīk, kā brāļi ļoti labi teica, mērķis jau ir fināls šai runai, kad Jēzus saka, esiet žēlsirdīgi, kā mans tēvs ir žēlsirdīgs. Patiesībā ar saviem spēkiem mēs neko no tā nevaram, bet ja mēs raugamies uz mūsu mērķi, uz Dievu, kas vēlas mums palīdzēt, uz Dieva žēlastību, uz svētā gara klātbūtni, un es to teikšu tā, ziniet, tā ir perfekta partitūra, tā ir mūzika, kur nav ko pielikt un atņemt, bet mēs vienkārši pat esam profesionāli, esam vāji, mēs pieļaujam kļūdas, mēs neesam labā formā, un mēs vienkārši kļūdamies cilvēcīgi. Bet tas nenozīmē, ka mums būtu tagad tiesības teikt, ziniet, tas nav piepildāms, tas nav iespējams. Mēs to visu saprotam. Mēs tikai jautājums, kā uz to labāk tad tiekties, kā katram savā stāvoklī piepildīt šos vārdus. Es saprotu, brāli, jā. Gadus atpakaļ, ja nebaldos, tu arī gāji ārā, un tur grabinājās kaut kur. Dabūja ar mietu. Dabūja pa mietu pa pieeju. Ne tikai salauz roku, viss kas jātad. Salauz roku un viss kas. Piedod, man priekš kam tu gāji ārā? Redz, kur izlas šo te rakstu. Kungs slava. Viss, lai ņem. Bet redz, ir kaut kas tāds pagad. Bet ziniet, es neizstāvēju tā kā savu. Pareizi, un te ir tas, par ko es gribētu runāt. Lūdzu, lai klausītāji mūs arī nepārprot. Ka mēs te tikai tā sakam un vīri sanākuši kopā un saldi čalo, ziniet, visiem dodiet, visiem piedodiet, visiem atdodiet, visiem. Kur ir tā robeža? Kur pagaid, to nedrīkst. Piedodiet man, piemēram, vakardienas ziņa. Es nezinu, vai jūs esat tos izlasījuši vai neesat izlasījuši, kas aizvakar notiek tepat Rīgā. Māte sēž mašīnā ar vienu nedēļu vecu bērniņu. Pienāk viens neģēlis ar dunci un pasaka, kā pārā. Un iekāp iekšā, un viņi pēdējā brīdī spēja izraut to bērniņu ārā no mašīnas. Realitāte. Un viņš aizbrauc Sarkandaugavas virzienā. Tikmēr tēvs iekšā ir poliklīnikā ar otru bērniņu. Piedod man, es nezinu, ja es tur būtu, piedod kādas tur kristīgās
es nezinu, ko es ar viņu izdarītu. Es domāju, arī un nākošais, es skatos, man ir vajadzīgs runga visu laiku līdz pret šādiem te mērkaķiem. Protams, es par viņu aizlūkšu, bet viņš ir piedošana ar kādu, un galvenais kas, ka tur arī tekstā skan, viņi ir saukus palīgā, protams, neviena nav. Tevs jau, Jāni, ko tu stāstīji. Entās reizes ir trolejbusos, jeb sabiedriskās, visi novēršās. Visi baigi pēkšņi kristīgi kļuvuši. Es nezinu. Es nedomāju arī, ka tas ir ar kristietību saistīts, jo arī mēs reizēm mētājam tās vērtības, kristīgas, nekristīgas. Šeit ir, es domāju, te ir vispār cilvēcīgas vērtības, kas ir šie dievu principi, iestāties par otru, darīt šeit nav pretī, tam nerunā, un nav par kaut kādu gļēvulību vai neslēdz. Reakcijas. Es redzu te tālāko risinājumu, varbūt mēs nevaram visos sīkumos iziet. Pāvils romiešiem 12. nodaļā, es domāju, balstoties varbūt uz šo tekstu vai savu pieredzi, raksta arī: Svētījiet tos, kas jūs vajās, svētījiet, nenolādiet. Tad viņš saka, priecājieties ar priecīgiem, raudiet ar tiem, kas raud, turiet vienādi prāt cits pret citu, neesat iedomīgi, sniedziet roku zemākiem. Tad tie ir tādi vieglāki principi. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Ja ir skats uz to cilvēku, nevis uz nodarījumu, uz cilvēku, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Un tad ir interesanti, ja iespējams, Pāvils saka, no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. Jo ir rakstīts, man pieder atriepšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Ja tavs ienaidnieks izsauc, paēdini viņu. Ja tas cieši slāps, dod dzert. Tā darīdams tūs viņa galvas sakrās kvēlojas šoglus. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Jo te ir tā robeža, kur mēs varam ieiet un paši aiziet kaut kādā nekontrolētā ļaunumā. Jo es tagad arī domāju par to tekstu, negribās nekad teikt, un mēs to noliekam malā, bet Jēzus jau nomira par mums, kad mēs bijām nelieši. Mēs bijām ienaidā ar Dievu. Mēs jau nebijām lielie draugi un teicām, mums te drusku greizi sagāja, varbūt tu nomirst. Dievu žēlastība tiek parādīta visiem. Dievu gars nāk pie cilvēkiem maina. Paldies Dievam, mēs esam izmainīti, mēs ticam tam, mēs ejam. Pāvils saka, atstājiet vietu arī Dievam, lai jūs. Un es te redzu arī, ko Jēzus saka. Tur nav par gļēvulību izvairīšanos, tur stāv par savu, bet neieej ļaunumā. Jo ļoti viegli, kad mēs ieejam procesā, mēs varam iet ļaunumā. Es zinu, es arī esmu bijis līdzīgās situācijās, kā Edgars sacīja, un vēl dažādās, un es pats jūtu, cik viegli un cik grūti ir svētīt, atstāt, noņemt nost un atstāt Dievu tiesai to cilvēku, bet pēc tam paliek viegli. Nevienmēr tās sekas mainās. Ir arī mani savā veidā, man meita zaudēja vienu no bērniem, tāpēc, ka uzskrēja savā veidā, man aizmugurē ieskrējās drusku ierēbuši jaunieši, jauni cilvēki, sitienas labi, mašīna tur sīkumi, tur daži zauži, bet viņi dabūja sitienu triecienu, un ārsts domā, tas varētu būt viens no iemesliem. Ko tagad darīt? Vai ne iet un tiesāt viņus? Ko tas atgriezīs, neatgriezīs? Es arī, Edgar, viņi bija, mēs redzējāmies tiesā, un es arī sacīju viņiem. Izsacīju visu, ko es redzu un domāju, un es ticu, ka varbūt, ka viņi vairs dzīvē, ka kļūs uzmanīgāk, viņi pārdzīvo. Piedošana ir nepieciešama. Bet tas ir tāds process, kur es redzu, un es piekrītu, ko bīskaps Jānis jau sākumā sacīja. Tas ir tas svētā gara darbs. No mums, es nezinu, no mums tas nav īsti 29, izdarāms. Es saprotu, bet 29, kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru. Ko, mīļie? Tev pienāk viens šmurguls klāt un tev iespļauj, ja visu vienalga. Tu viņu nepaņemsi škirks. Jā, bet redzi, kristiešu varonība parādās atšķirīga. Un es pat te tā sēžu un domāju, kuri tā atšķirība var būt, ka tiešām svētā gara vadībā ir citreiz kristieši parāda lielu drosmi. Redz tā kā bīskaps sievas sacīja. Un es domāju, tas ir dabīgi. Kristieši iestājas tūlīt, kur ir ļaunums, viņi ir klāt un viņi saka, kādēļ tu to dari un nedomā par konsekvencēm, kā uz viņu tas var atstāt iespaidu. Kristieši ir drosmīgi.
pret tur, kur vajag. Tā pašā laikā kristieši arī ir drosmīgi panest ļaunumu. Un tādas sainas mums ir īpaši tur, kur tagad mēs lasām visā pasaulē kristiešu vajāšanas, kur atnāk un dara neiedomājumu ļaunumu, un kristieši atstāja to Dievu rokās. Piekrīt. Un tā ir lielāka drosme nekā vicināt tur kulaksēm iet. Bet redz, te laikam ir jāizšķir, manuprāt, varbūt es kļūdos. Kāpēc tev sit? Ja tev sit tāpēc, ka tu esi kristietis, ja tu esi tāpēc, ka tu neatsakies no Kristus, ok, nav problēmas. Es pagriezīšu otru vajag, un trešo, un ceturto. Ja, tas ir viens no aspektiem. Bet vienkārši, ka šmurguls tev pienāk klāt, un piedod man, un tagad, labi, sit man pa otru vajadzību. Piedod man, es neesmu, tas kungs man piedod. es nevaru. Man šķiet, ka tas tomēr Paldies Dievam, ka Dievs mani ļoti pasargājis no šitām visām situācijām. Jo, tur var arī savādāks beigas visam iznākt. Un lai Dievs pasargā, es to ļoti lūdzu. Bet ja es redzu netaisnību, ja es redzu ņirgāšanos, un es nevaru, man tur ir... Bet kristietis nav jau mīļš cilvēks, tādā nozīmē, ka viņam labi un pieklājīgi jāuzvedās. Jēzus ņēma pātagu, viņš sadusmojas uz mācekļiem. Es domāju, ka brāļi jau pateica šo vietu, kas, manuprāt, ir kā mazliet atbilde. Ļaunums, lai tevi nenomāc. Tas nozīmē, ja tu atbildi un tu ieej tajā loģikā, tu esi zaudētājs. Bet es atradu vienkārši paralēlā vietā. Matejs saka, Mateja evaņģēlijā saka vēl vairāk, bet es jums saku, nestājieties pretī ļaunumam. Un ja tev sit pa labo vajag, tad pagriez arī otro. Tad manuprāt, Kristus arī nāves Pilāta priekšā spēja klusēt un zināja, kas gan viņus sagaida, gan arī redzēja to mīlestības un patiesības uzvaru. Un, manuprāt, ja nav pateikts visiem, kam tu dosi glāzi ūdens, tas tiks ieskaitīts, bet tas ir Kristus vārda dēļ. Tāpat arī vajāšanas, varbūt tiešām daudz vajāšanas mēs ciešam savas muļķības dēļ. Jā, bet brāl, es tev teicu, konkrēti. Pats uzprasījies. Mateja evaņģēlija. Ja, un 40. pāns. Kas grib ar tevi tiesāt? Jā. Tās tiesas notiek. Tiesu procesi, kurās ir iesaistīti kristieši. Kāpēc? Kāpēc arī savā ziņā nē? Bet kāpēc? Tur ir rakstīts, nē. Tur arī, ja mēs neejam kādā netaisnā lietā tiesā, tas nozīmē, ka mēs atbalstam visu nelikumību, kāda notiek, un tas nevarētu būt. Bet tikai man liekas, ka... Pāvils, tu zini, ko saka par tieši par šādu situāciju. Jā, bet tas tomēr šeit laikam vairāk ir tas, ka parasti jebkura netaisnība fascinē viss tikai uz netaisnību. Un Jēzus it kā šeit saka, bet pagaidi, paskaties plašāk. Manuprāt, ar to, arī jūs labi pateicāt, mēs ejam atrībības loģikā, un atrībība kļūst vienmēr daudz lielāks, pāri nodarījums visiem. Tas grēka piesārņojums ir lielāks, un arī tu uzdevi jautājumu šo, kā tad dot, tiesājoties, bet īstenībā, ja es nespēju atdot to, tad tas nozīmē, ka es neesmu gatavs piedot, izlīgt, un es paturu ļaunu prātu, un agri vai vēl tas kaut kur nāks ārā. Bet ja es spēju, ja tā var teikt, nepalikt ļauns, neiet tā cilvēka līmenī, es labāk pacietīšu netaisnību, nevis, ja tā var teikt, kļūšu par ieļaunojumu vai grēku citam. Man liekas, tā ir Pāvila loģika. Jā, bet ir tādi interesanti vārdi Jēzum. Jēzus teica tāds vārds: piedod tiem, kas piedošanu lūdz. Te ir starpība. Vai katram, vai tiem, kas piedošanu lūdz. Es gan saku, ka es piedodu pa tiem, kuri man nelūdz piedošanu. Es viņiem piedodu. Bet Bībele saka vienu: tiem, kas piedošanu lūdz. Un Bībele māca vēl kādu citu lietu. Bībele māca mums iestāties par tiem cilvēkiem, kuri paši nespēj sevi aizstāvēt. Piemēram, tu ej pa ielu, tu redz, notiek kāda lieta. Tu vari iestāties, tu vari izsaukt policiju un tālāk. Mūsu laiki jau vispār interesanti. Tu jau nedrīkst nevienu aizturēt.
huligāns lamājās, sol man nosist, es tur rokā mobilo, pielicis viņam pie mutes, viņš bļauj, nositīšu un tā tālāk, un es esmu pirms tam piezvanījis policijai un gaidu, kamēr viņš lamājas, ka viņi atbrauks. Viņš beidz lamāties un aizskrien, viņš saka, vai tev vēl braukt, es esmu jau ir gabalā. Saprotiet, šis cilvēks, tā man toreiz gadījās, bet es saprotu vienu patiesību. Viņš ir jauns zēns, un viņu vajag apturēt uz viņa noziedzīga ceļa. Ja mēs viņu neapturam, mēs viņam darām ļaunu. Tie draugi, kuri nosēdz, apklāj grēkus un nerāda citiem un nesaka viņam to nepareizi dari un neaptur uz grēku ceļa. Tas ir tāpat, kā mans bērns, viņš blēņojās, viņš ņemās un tu viņam nekā nesaki, neaizliedz. Viņš saprot, ka viņš var. Es vēroju daudz ģimenes, bagātas ģimenes. Un kas notiek? Dēliņš apzogās. Pa muļķībām naudu nevajag, bet vienkārši apzogās, tāpēc, ka lielīgs. Ir darbs policijai. Tētuks iet, samaksā zaudējums tur, izlīdzina visu. Policija lietu noliek, tas bija milicija padomu laikā, noliek plauktā. Ir nākošā zādzība, vēl, un beigās vairs vecāki nespēja maksāt, un jāiet cietumā puisim, un puisis brēc, jūs nekaujas, kas jūs par kristiešiem, jums jāžēl un mani jāglāb. Saprotu, cik tā nonāk, ja pirmā reize viņš būtu saņēmis stingru nosodījumu šajā lietā, viņš sāktu domāt, bet viņš domā citādi. Tad tev ar tavu lielo pieredzi, un tas ir brīnišķīgi, ka mūsu vidū ir vīrs, kam ir liela pieredze. Kā rīkoties? Jo tomēr mēs lasām, nestājieties pretī ļaunumam. Nestāties pretī. Tāpat laikā, kur mēs visi to saprotam, tas nav pareizi nestāties vispār pretī ļaunumam. Pareizi, ko tu sacīji, kur tu redz viens dara neģēlības. Tu viņu paņems pēc škirkas. 2 cilvēki, jeb 3 cilvēki, tas ir viens vīrietis un 2 sievietes iet uz Golgātas baznīcas padomu laikā. Vairāk cilvēki kaujās. Tas viens ir invalīds. Viņš pieiet klāt, paceļ roku un kliedz, Jēzus Kristus vārdā, izklīstiet. Tie pēkšņi apstājās un skatās. Ir 2 sievietes un viens vīrietis, tad tie ir vairāk vīrieši, kuri kaujās, nežēlīgi kaujās. Viņš nokliedzās, tie apstājās un pēkšņi pamūk, izmūk viss, aizmūk. Viņš iestājās pēc ļaunu Jēzus Kristus vārdā. Meitene no mūsu draudzes uzbrūk jauniekļi. Viņus paceļ roku un kliedz Jēzus Kristus vārdā, pazūdiet. Un pēkšņi šie jauniekļi mūk. Ļaunumam, pretī stāšanās ļaunumam nenozīmē to, ka es ar ļaunumu stājos pretī es stājos Dieva vārdā, pretī es stājos tā, ka es neļauju šim ļaunumam notikt. Tas ir cits. Jā, redz, citreiz ir arī varbūt pie šī paša klāt, tās ir ļoti smagas, lielas lietas, notikumi, par kuriem mēs runājam. Un viena daļa cilvēku varbūt sacīt, paldies Dievam, tas man neskar. Bet nesen dzirdēju no viena bērniņa tādu teicienu, vakar bija laba diena, mājās neviens otru neapvainoja. Mobbings, apvainojumi, aizvainojumi viens pret otru vai ne. Man liekas, ka tā ir lielāka, ka tas ir tāds tuvāks ļaunums. Vai ne? Pietiek vienam vai nu draudzē, vai darbā, vai mājās kaut ko otram pārmest, ka tas atkal pārmet tam, un tas ienaidis jau ir klāt. Un tad tajās situācijās novest līdz kādam normalizējumam. Tas ir tikpat svarīgi, kā varbūt domāt, kā es aizstāvēšos uz ielas pret bandītiem. Aizdot un negaidīt atmaksu. Es tieši to gribētu. Es laiku domāju. Jo vairāk kārt šī doma te atgriežas un tajā tevis citētajā svētā rakstu vietā noslēgumā tādi vārdi.
tad jūsu alga būs, ja jūs aizdosiet, pirmkārt jau neraizēties, tas ir 35. pants. Ja, tad, manuprāt, arī aizdodot, tas pieprasa tā kā, ticību, un es neaizdodu tā kā pagāni, vienkārši gaidot atpakaļ. Es nesveicinu, lai tiktu sveicināts, jo Kristus mīlestības spēks vēlas mani pacelt pāri par tikai tādu atlīdzību un likumu, un visbeidzot, alga būs liela, jūs būsiet visaugstā dēla. Manuprāt, arī šīs dievbērna tiesības un cieņa caur to, ka mēs varam gara spēkā stāvēt pāri ļaunumam, pat ja mēs esam sakauti, pat ja mēs esam vajāti, pat ja kristieši tiek nogalināti. Un pārsteidzoši, es kaut kur lasīju, kad katru stundu mirst 5 kristieši par Kristu. Katru stundu, ja, tas ir, tā ir ticība, kas šī brīdī ir visvairāk vajāta. Un ko tad viņš saka? Kristus saka, ka šī loģikā Dievs taču nešķiro cilvēkus, bet viņš ir laipnis pret nepateicīgiem un ļaunajiem. Tad, manuprāt, šeit ir arī kaut kas atklāts par to, kā Dievs raugās uz šo pasauli, vēloties katru cilvēku glābt. Un tās ir mūsu kategorijas šī brīdī, bet varbūt no svētā līdz noziedzniekam, no noziedzniekam līdz svētā viens solis ir. Mēs to labi zinām, un Kristus krustam blakus arī bija dažādi cilvēki, protams. Un, manuprāt, šeit varbūt noslēgumā ir arī tā atbilde mūsu pārdomām, tā līdzība debesu tēvam, kas ir žēlsirdīgs, līdzcietīgs. Nāk prātā līdzība par pazudušo dēlu, par vecāko dēlu, par tēva mīlestību. Un ja tā ir mums dziļi sirdī, manuprāt, tad mūsos ir arī svētā gara spēks šos Kristus vārdus īstenot, dzīvot, pārdomāt un teikt, man uz to ir jātiecas. Labi, tad ir praktisks jautājums. Tu aizdod naudu? Jā. Bet, ja saka, kad aizdodot naudu, iemantos ienaidniekus, bet es domāju... Labi, tu aizdod naudu, un tu vienmēr aizdod, kad tev prasa? Nē, es aizdodu ar domu, kad, Tu aizdod tādu, ka tu zini, kad, tu nedabūsi. Es drīzāk aizdodu ar tādu domu, kad, es to novēlu kungam, un lai kungs ņem to, es aizdodu, pieļaujot, kad es viņu nedabūšu. Nedabūsi atpakaļ. Tad, kad tu jūti, kad tā kā vajadzētu dabūt atpakaļ, tad neaizdod. Cilvēks kaut kā pārmērīgu, nesaprātīgu summu prasa, un ir uzticēta draudzes nav, tu jau neesi īpašnieks par visu, tu esi pārvaldnieks par lietām, tāpēc ir arī cilvēki, ir arī kāda padome, ir konsultācijas. Ziniet, nāk cilvēks izstāsta 10 argumentus, pēc kāda laika es saņemu no sievas lūgumu, nedariet to, zinu scenāriju, kāds būs tālāk. Ja? Tad arī, manuprāt, šeit ir jābūt gudriem, bet dažreiz dodot, manuprāt, svarīgi ir tā attieksme, ka tu nedrīksti gaidīt, jo tev pagāni rīkojas, tad tu nestāvi pāri tam. Jā, bet ir rakstīti tādi vārdi, lai jūsu labdarība ir saprātīga. Un dažreiz tu paskaties uz cilvēku un godīgi saki, es tev nedošu. Jo zini, ka tas, ko tu aizdosi, tam cilvēkam nesīs ļaunumu. Un tāpēc ir jābūt uzmanīgiem. Kā teica, pēc tam es noskaidroju, ka nevar dot. Un tāpat, bet vēl cita rakstvieta ir Bībele, kur rakstīts, nepalieciet viens otram parādā, kā vien tikai mīlestību. Tātad es aizdodu, un tam otram skan, lai viņš man nepaliek parādā. Parasti tie, kas ir parādnieki, viņi sauc, tur ir rakstīts, lai tu negaidi. Jā. Un tad es viņiem citēju to rakstvietu. Es saku, bet tur ir rakstīts, ka lai nepaliec tu parādā. Kāpēc tu paliec parādā? Šodien daudz cilvēki vienkārši nemaksā un paliek parādā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nepilda Dieva vārdu. Jā, redz, mācītājiem jau tas ir ļoti aktuāli. Viņi laikam vairāk aizdod kā bankas. Vienmēr cilvēki, kas viņus atrod. Bet varbūt, ka šeit tā doma ir tāda, ka normālā veidā aizdod, lai dabūtu atpakaļ vairāk. Un tas ir tāds it kā vispār pieņemts princips. Bet vai varbūt arī vēl citādāks princips? Un man šķiet, ka ja kristietis to cilvēku uzlūko kā cilvēku, tad
tad aizdošana nav primārais. Primārais ir palīdzēt viņam sakārtot finanses lietas. Un tas varbūt ir tas, kad ieraudzītais tā notikumu to cilvēku. Un tad teikt, kādēļ tev nav nauda, kāpēc nestrādā, kādēļ tu netiec galā ar savu algu, kur tu izdod savu naudu. Vispār varbūt, ka ir jābremzē naudas aizņemšanās, jo tā ir dzīvošana ar to naudu, kas nemaz tev nepieder. Un tas, man liekas, ir pilnīgi cits process, nevis tikai tas, es aizdošu, un tad viņš man atdos, un tad, ja neatdos, uz tiesu iesim un apķīlāsim, bet vairāk tad iet tajā ķēpīgajā sistēmā, mēģināt tam cilvēkam palīdzēt, kas būtībā tad nes augļus, nevis finanses augļus, bet dzīves augļus. Jā, es piekrītu arī šai. Domāju, jo tas ir, kā jau brāļi arī sacīja, cilvēki, kas grib izmantot citus, un tad viņi pat piesauc un citē Bībeles pantus, un tev pienākās, man arī bija kaimiņiem, kur nāc, un tev kā kristietim pienākās. Es nezinu, kas man pienākās. Aizdot. Ne tikai aizdot, bet iedot. Atdot, jā. Es dodu, un tad, ja ir vajadzīgs, un arī aizdodu, un iedodu, un neprasu atdot, bet arī te ir tas, ko brāļi arī sacīs, izvērtēja, vai tas nāks par labu vai nenāks. Jēzus arī nesaka, tu visiem tagad metā ārā, vai pa labi, pa kreisi naudiņu, kas tad par tev rūpēsies? Es pazinu jaunu cilvēku, kas bija izlasījis šādu tekstu, un no algas līdz mājai visu bija izdalījis, jo viens redzēja, ka viņš nopērk tūlīt bija vesela rinda nākamie. Bet redz, kur no kaimiņu viedokļa 30. pantu. Palas. Jā, bet katram lūdzējam dod un neprasi. Jā, ir lietas, ko es devu, bet es zinu, kāpēc nāk un kam prasa. Es zinu. Jā. Te ir, runāsim, ka tā kā tas ir, visvairāk jau prasa tie, un es Edgar piekrītu, ir daudz lielāki jēga ir, ja tu parunā ar viņu un palīdz. Es arī iekārtojas darbā cilvēks un tad viņš paliek dusmīgs un ilgi neturās, jo viņam ir jāsāk pelnīt, un viņš saka, es pabalstos un tā dabūju vairāk nekā tu strādā. Vai es muļķis? Tad kāpēc tu nāc un prasi tad? Ej un strādā. Ja tu nevari, ja tev ir kāda vajadzība, es iedošu, un maz kas var notikt, un es neskatīšos un negaidīšu atpakaļ. Viens tāds labs gadījums, viens uz ielas prasa naudu, un tajā brīdī nav šobrīd nevar iedot. Viņš dusmīgs strādāt, vajag, tad būs. Jā. Nu redz, ko tad tu? Bet dažreiz ir cilvēki tiešām, kas prasa un veids, kā prasa, un ja tā prasīšana kļūst par tādu, netikumu dzīvesveidu, tur ir problēma, bet, manuprāt, dažreiz pat mums ir jāredz, kuram ir jāiedod, kuram ne tikai ir jāizdod, bet kuram ir jāpalīdz. Un šī sistēma bija ļoti labi iestrādāta jūdu likumā, kad vajadzēja atstāt ražu, kad vajadzēja atlaist parādus, kad vajadzēja zemi atdot un arī cilvēkus atlaist brīvi. Tad, manuprāt, vajag ļoti vērīgi skatīties arī, lai tā žēlsirdība, patiešām būtu mūsu draudzēs, lai tas likums būtu praktizēts. Jo visu, ko mēs īstenībā nedodam, ko mēs paturam, mēs zaudējam, un bieži vien tas, pie kā mēs tā turamies, gremdē mūs pašus. Un atcerēsimies bagāto jaunekli. Jēzus ir noskumis, un viņš ir aiziet tā arī nesasniedzis savu piepildījumu. Tāpēc, manuprāt, svētīgi ir dot. Un Kristus saka, apustuļu darbos šie vārdi, ka caur to mēs tiekam paši svētīti. Protams, 32. un tālāk panti, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, un kas ir ļoti viegli darīt, un faktiski pa lielam mēs tā darām. Vai tad mums ir daudz draugu, kas mūs ienīst? Kad es pēdējo reizi esmu atteicinājis pie sevis, atteicinājis kaut vai uz pusdienām kādu nelabvēlu, kas mani tur gatavs ir iznīcināt. Laikam neesmu, jāsaka ir godīgi. Būtu nav daudz tādu. Nē, brālis, tici man. Bet tā ideja jau laikam šais pantos ir uz to. Pareizi, jā, es pilnīgi piekrītu. Un te ir, kāpēc varbūt, paldies, brāļi, ka jūs izturējāt man svelmi.
Bet te ir tas, jūs saprotat, tīri, jā, cilvēcīgi, arī no kristīgā viedokļa skatoties. Netaisnība ir grūti sagramot, tīpaši, ja tev to dara pret taviem tuviniekiem, jeb pret tavu tuvāko, jeb taviem bērniem, jeb vienalga. Es nezinu, es esmu redzējis, kur draudzē ienāk huļigāni un pieiet klāt, protams, pieiet klāt draudzes kārtībnieki un viņus savalda. Paldies Dievam. Tad tagad to nē, lai viņi nāk iekšā un redz, viņš ņems tagad to, kas viņam patīk draudzē. Tas tā nebūs. Bet te, protams, ir pilnīgi pareizi, ko jūs visi sacījāt, Dieva gara spēkā. Un pareizi mēs varam pateikt, un tas ir fantastiski, un tā mums visiem vajadzētu. Vispirms Jēzus Kristus vārdā vācies projām. Ej nost, izklīstiet. Un tikai atminēsimies to, ja mēs esam jau iesākuši ar kaut kādu tur dzēlīgu vārdu, jeb ar kaut ko tam līdzīgu, jeb nepareizi atskatu, jeb pat kaut kādu rīcību jau tur paņemot. Tāpēc tam Jēzus vārdā mēs varam runāt ļoti ilgi, un nekas nenotiks. Jo mēs esam iesākuši miesā. Bet tad, ja mēs ejam, tad mēs tiešām ejam garā. Tur patiešām kungs dod mums tādu gara stiprumu, ka mēs varam nostāties garā. Un tas šodien, jā, es pilnīgi piekrītu, tas ir vajadzīgs. Bet tas neizslēdz to, manuprāt, ka ja es redzu, ka otram dar pāri, ja es redzu, ka otru apzog, tagad es tā miermīlībā nocitējuši Lūkas evaņģēliju 6. nodaļu atminēšos. Tur bija rakstīts, lai Zaglis ņem to, ko pārfrazē. Uz to Dieva vārds neaicina. Absolūti neaicina. Tu vēl gribi vēl Dieva vārds saka, iestājies par to, kas cieš ļaunumu. Tā ir starpība. Iestājās par tiem, kādreiz bija gaismas akcija, kura Pauls Kļaviņš visu laiku rasīja to, sākam iestājies par tiem, kas paši nevar runāt. Iestājies, palīdzi tiem. Protams, ir tīpaši šajā ļaunajā pasaulē ir ļoti grūti 35. pantu bez Dieva gara spēka pildīt, bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet, atmaksas negaidīdam. Un ja tad jūsu alga būs liela un jūs būsit visaugstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Kas būtu ar pasauli, ja nebūtu šāds pants un tie, kas viņu īsteno? Protams. Tāpēc Mateja evaņģēlijā ir, kur Jēzus iesāk šo līdzību, ja par šo tematu runāt, jūs esat dzirdējuši, jūs esat lasījuši acs pret acu un zobu pret zobu. Bet es jums saku. Un tad pilnīgi piekrīt. Šī žēlastība, 36. pants, brīnišķīgs, tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs. Te laikam mēs varam tikai lūgt, kungs, palīdz mums tādiem būt. Palīdz mums būt. Piedod, kur tas nav izdevies. Piedod, kur ir bijusi stulbs žēlīgums, atvainojos par izteicienu, kur ir nevajadzīgs žēlīgums, tas ir robežojies ar kaut kādu manu gļēvulību, un es tagad tur tēloju baigi žēlīgo. Nē, tur, kur tev ir jānostājās pret, tur tu nostājies pret, bet kā spēkā. Vienmēr, jo mēs jau nostājamies pret, bet kā spēkā. Ja mēs nostājamies savā spēkā, mēs kapitulējam, zaudējam. Ja mēs nostājamies Dieva gara spēkā, mēs esam vinnējuši. Paldies, brāļi, jums, paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un lai Dievs palīdz tīpaši tiešām šajā laikā šo vārdu piepildīt arī jums, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlastība ir ar jums un lai Dieva gara gudrība ir tajā brīdī, tad, kad kas ir jādara, jeb jāsaka, lai tas patiešām nāk no Dieva gara. Un tad mēs esam uzvarētāji. Lai Dievs mums palīdz. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!